Čaļš šo spēli rāda 7 vakarā pie mums mājās. Ne tikai mūsu ģimenes ir aiz mums, bet noteikti liela daļa Latvijas. Jo jūs ar savu spēli pierādījāt, ka ir vērts skatīties. Spēlējiet viens par otru, kā jūs to darījāt pirmajās spēlēs. Un kā es teicu, piepildiet sapni, uzvaru, un mēs spēlējam par medaļām. Tās ir emocijas, kāpēc mēs spēlējam. Šo nevar nopirkt par naudu. Šo var izbaudīt tikai vinot, uzvarot lielas spēles. Un šodien ir liela spēle. Mums ir iespēja to atkārtot. Gatavi? Jā! The Latvia take it down in center. Richard score! And they are shocked. Seth Forshville, the Latvian player down. Forshville the other way, and he rips it in to make it look. It's not available for this game, not the lineup. As that try score! What a rocket! Anton Wahlberg, fourth of the tournament. And just like that, it's 2-0 Sweden. Viņi mums iemet 2 golus. Viens bija tīrs galvā. 200%. Video atradām. 200% galvā. Un otrs no standarta, ko mēs runājam. Mēs netikām ne metienu līnijā, ne nobloķējām. Visu, ko viņi mums iemet. Jā, mēs zinām, ka mums jāstrādā bez rīkas. Jūs atcerieties, ko mēs tur runājam ģērbtuvē. Par iešanu uz darbu katru dienu. Vakar mums nebija darba diena. Vakar mums nebija darba diena. Mēs tur runājam, ka jūsu vecāki, mūsu vecāki, viņi iet katru dienu uz darbu. Katru dienu uz darbu. Mums nav fair. Viss. Mēs zinām, ko tur var izdarīt. Viņi ir labi. Ok. Mēs ar to nestrīdamies. Viņi ir labi. Bet mēs varam tikai močot. Katrs. Mums saka tik 20 minūtes. They'll dish it down low. Eklund from the knee. Rebound score! Side of the net, pounded in. David Edstrom, his second of the tournament power play goal. And Sweden has a 3-goal. This third line has been excellent for Sweden. Right in front, that shot, score! They've gone left! Eric Matinko, he does it again! And it's 3-1. Up for Sirodskis. Sirodskis over the line. Winds up, rebound available, in tight, Butler score! Jammed in again! Matinko, second of the game! What a World Junior for Eric Matinko! Mums nav par ko kaunēties. Bet jums tagad raksta to māju un saka, kāda mēs esam malači, es to pašu teicu. Mēs laikam bija 22. gadā, jā, mēs Zviedriem zaudējām. Fuck off, mēs zaudējām. Mēs spēlējām ne tāpēc, lai cienīgi zaudētu Zviedriem, bet tāpēc, lai uzvarētu. Un tagad brauc kādam jūs malači, jūs tādi malacīši, tikai 2-3, labi, ka nebija 2-8. Loģiski. Kāpēc mēs neticējām? Tāpēc, ka mums nav uzvarētāja mentalitātes. No kurienes viņa būs? Ja mēs nekad neko baigo nesam uzvarējuši, izņemot vienu medaļu. Tiešām liels paldies no visas sirds. Var teikt, ņemiet piemēru, tie, kas 5. gadu nākošais nevarēs vairs palīdzēt, ņemiet piemēru, kādi viņi bija šogad, kādi viņi bija līderi. Un bija vairāk līderi komanda, ne tikai 5. gadu, bet bija tiešām cepuri jums par jūsu pašatēļ. Par šādu turnīru šī komanda bija komanda. Ar tādu cīņas, par tādu raksturu, tādu sirdi. Vīri, es lepojos ar jums un liels paldies. Ko es gribētu pateikt? Tumšie krekli paliek jums, vīri. Džeki cīnījās. Paldies visiem par atbalstu. Jā, es jūs mīlu.